Dievs mūs soda aiz mīlestības pret mums. Nevar teikt, ka pārāk loģisks apgalvojums, bet sludinātāji draud, ka ja jūs neticēsiet Dievam, jūs visi iemetīs uguns katlā pa vienam, tad nu jāatzīst, jūs Dievs nav pārāk žēlīgs. Dievs, kad izņems no katla ārā, kāds mūs arī ēdīs. Ak, nē, pareizi, tās taču būs mūžīgās ciešanas, droši vien komplektā nagraušanas un orgānu griešanas. Ziniet, principā sludinātājs ir jāsūdz tiesā par draudēšanu ar dzīvu cilvēku spīdzināšanu liesmā, tad jau velns ir humānāks par jums visiem kopā. Viņš vismaz nedraud tiem, kur viņu nelūdz lopā. Un pēc šiem maniem vārdiem kāds ar iesvētītu krustu droši vien grib man nodurt, lai es elles sāpes justu. Bet nebūs tik vienkārši, es neesmu sātans, zini, šitā būs kā mīkli. Kas es esmu? Mini. Mācītāji pastāsti man, kā ir ellē, vai tur sliktie bērni drīkst spēlēties ar lellēm. Un tas, ka es nekrītu tavā priekšā ceļos, nozīmē to, ka es jau katlā veļos. Ej, mācītāji pastāsti man, kā ir ellē, vai tur sliktie bērni drīkst spēlēties ar lellēm. Un tas, ka es nekrītu tavā priekšā ceļos, nozīmē to, ka es jau katlā veļos. Mūsu arhibīskaps protestēja pret Harry Potteru, bet kā tad ar pašmāju sludinātāju brīnumu meistaru, kurš staigā pa skolām un jaunākajām klasēm skalo smadzenes tiem, kuriem vēl ilgi ir līdz pasēm. Tā ir jūsu pasaule, tā ir jūsu taisnība. Nebāžieties tur, kur ar jums nav nekāda saistība. Pasaule jau ir tā pārāk pilna ar murgiem. Gribiet citus padarīt par savus pārliecības vergiem. Kā var bērns izaugt ar skaidru galvu, ja uz katru stūru viņam kāds grib iebarot savu halvu? Nepietiek, ka pilns ielas ar deģenerātiem, drīz būs arī ar sludinātājiem, akrobātiem. Šī planēta ir atsaldēta, viņi ir sviestā. Pavērojiet to no malas, kārtā nepiespiestā. Visos pasaules sūdos tagad vainojiet velnu, izdomājāt kreiso, kur vālēt melnu. Mācītāji pastāsti man, kā ir ellē, vai tur sliktie bērni drīkst spēlēties ar lellēm. Un tas, ka es nekrītu tavā priekšā ceļos, nozīmē to, ka es jau katlā veļos. Ej, mācītāji pastāsti man, kā ir ellē, vai tur sliktie bērni drīkst spēlēties ar lellēm. Un tas, ka es nekrītu tavā priekšā ceļos, nozīmē to, ka es jau katlā veļos. Klausies, Dievs, es gribētu vienu lietu sarunāt. Vai mēs nevarētu satikties un drusku parunāt? Saprot, es te kādu laiku padzīvoju pasaulē un sapratu, ka nemaz negribu tikt tavā paradīzē, jo manī nav tādas mīlestības, kā sacīt kādu plūs no prāta vētras marcipāna acīm, un tavu parazītu pasauli man jau pamatos nepatīk. Un tā kā mūsu gaumas vecais galīgi nesakrīt, tad, kad man būs vienreiz jābeidz tusēt šinī pusē, es priecātos, ja varētu vienkārši paņemt un izkūpēt ko? Ev, kas ir ko klusē? Kas ir ko klusē?